Šodienas sērijā mēs uztaisīsim pilno no A līdz Z recepti plus pašu kūpinājumu. Kūpināsim cūkas krūtiņu. Ir pienācis tas laiks publiski uztaisīt pirmo video ar cūgaļas kūpināšanu. Pieredzes man nav. Esmu ļoti daudz studējis internetā, kā jau daudz mūsdienās. Un šodienas tad sērijā iekārtojamies un iziesim cauri visam procesam, sākot no marinādes un beidzot ar visu kūpināšanu un ēdiena gatavā produkta vizuālo izskatu un garšu. Ok? Jā. Tātad izstāstīšu, kādas sastāvdaļas izmantosim. Ķiploks, lauru lapas, cukurs, sāls. Paškam sēklā pirkam sāli ir krusels. Tā, pagaini. Loading. Un viss? Jā, un viss. Un ūdeni. Gribu pieminēt. Gaļu vēl vajag, kas. Es ļoti daudz mēģināju informācijas ievākt par pareizu kūpināšanu. Un daudz, kur saka, ka īstenībā kūpinot visas garšvielas, visas no gaļas pazūd, paliek tikai sāls. Varbūt, bet es jau esmu mēģinājis arī agrāk, man tomēr psiholoģiski gribās salikt ar visām tām sastāvdaļām, par ko es runāju, ja? A pipars nav? Pipars nepieminēja? Un pipars. Labi, es nosaucu kādas sastāvdaļas, bet tuņās es normāli pateikšu, cik daudz uz cik ūdens, ko es lieku, ko mēs darām tālāk, ok? Ir tāda lieta, cik cilvēku, tik viedokļu. Es domāju, ka universāli nav neviena pareiza recepte. Katrs savu to pareizo marinātas recepts iegūst ar laiku, caur pieredzi. Nu, tā kā viņam garšo. Jā, kūpināsim mēs gaļu, mēs tā rēķina aptuveni 90 grādos ap 5 stundām. Ja tā būs krūtiņa, viņa nebūs ļoti lielos gabalos, bet līdz tam mēs nonāksim. Tagad ķersimies pie svarīgākās lietas, cik proporcijas kādas ir vajadzīgas tad marinētā. Viss atkarīgs no tā, cik daudz gaļa vajadzīga, kūpinās, jā, bet tad manā gadījumā ir 3 litru ūdens. Uz 3 litru ūdens vajag 300 gramu sāli. Ja nav virtuves svari, tad 4 zupas karotes ir aptuveni 100 gramu. Reiz 3, cik man karotes vajag? 12. Pareizi. 1, 2, 8, 9, 10, 11, sveitu nosik daudz, ne? 12. Tā, nākamā sastāvdaļa. 1:4 iet cukurs, attiecīgi, ja bija 12, tad vajag 4 karotes cukuru. Cik sarežģīti skaidro. 1, uz 3 litriem. 2, 3, 4. Tas ir tā kā uz 100, uz 1 litru 25 gramu cukuru. Tālāk. Smaržīgais pipariņš. Jā? Un ķiploks tagad liks? Tad lauru lapas. Jā? Ir lauru lapas. Kāpēc tu te nesaki proporciju? Tāpēc, ka tur uz čūju jāliek. Un ķiploks. Bišķiņ sakapāts, lai vairāk izdala ārā. Un tad šo masu, kad viņi sāk vārīties, vajag ļaut viņai kāds 10 minūtes pavārīties, lai izvalkās ārā visas garšvielas no visiem pipariem, laurlapām ārā. Tad noliksim malā un atdzesēsim. Nu, super. Šitā te jau 10 minūtītes vārās. Un tad vajadzēs, lai pilnībā atdziest, un tad likt marinēt. Galvenais lifehacks. Marināti gatavojam pie omas. Tad var izmantot omas garšvielas visas, omas elektrību un omas 3 litru burciņu, lai var pārvadāt marināti. Viņi vēl joprojām ir riktīgi karsti. Dosimies uz mājām. Kad viņi būs atdzestas, liksim iekšā gaļiņu un tad viņi marinēsies. Tad viss soli pa solītim šī video tiks iziet cauri, ja? Aha. Pusies kaut vērtība 3 litru burciņu. Kur tu esi redzējis vēl, nu? Marinādīts tirgoju. Marināde ir atdzisusi.
Kur es parādīšu, kāds gabals es nopirku. Šoreiz es nopirku tā kā krūtiņu ar kauliņu klāt, 2 gabaliņus un 1 gabaliņu bez kauliņu. Tirgu, ja, jo veikalā, mēs tirgu tanī vietā ietestējām, tur bija laba gaļa. Nu viss, un tā liksim marinēties. Standartā visi marinē tur 3 dienas, citi pat ilgāk. Mēs bišķiņ čītosim, jo mums pēc grafika nesanāk tā, bet es domāju 1 dienu. 1 dienu viņi man marinēsies. Tad jau tiekamies nākamajā kadrā villā, kad jau sāksim kūpināt. Viss solis pēc solim, protams. Tātad, nopirku es saucu augšņu malku kūpināšanai. Esam ieradušies villā. Viliņi bija noskumusi pēc mums, kur kūpinātavu stāv, ja. Esmu tuņās sagatavošu visu. Tad rādīšu, kas tad tālāk pa procesiem notiek, kas ko kā jādara, ja. Tātad par kūpināšanu runājot. Pirmie soļi. Ir jāiekurina kūpinātavu un viņi ir jāizkurina. Pirms viņā likt iekšā kaut ko kūpināt. Tas process visdrīzāk, cik es sapratu, es jau arī vēl mācos, ja, protams, ir, lai viss mitrums iziet, kas ir bijis, tas stāvot, es nezinu, lai viņi izsilst kārtīgi, un tad mēs varēsim kūpināt. Bet vēl viens ļoti svarīgs punkts pirms kūpināšanas ir. Gaļa ir jāapžāvē. Viņai ir jābūt pilnīgi sausai, un kamēr man kurināsies grils, gaļiņa stāvēs vējā un vējosies, žūs. Ja viņa galīgi nevar izžāvēt, vēl ir opcija, esmu dzirdējis, kā ar salvetēm var susināt. Bet pagaidām, kamēr es te kurinos un vēl ņemos, lai viņa man stāv te vējā un vējš viņu žāvē. Kur uzliksim no Mundas LV aizsargu, lai mušas visāds nelido virsū. Un tagad, lai stāv gaļiņu vējās, tikmēr es iekurināšu kūpinātavu, un lai viņi lēnā garā tur izkurinās, uzsildās, kā sagās. Un tad ķersimies pie nākamā soļa, pastāstīšu, kādu malku lietot un kāpēc. Dalīšos no pieredzes, ko es pats esmu internetā meklējis, ilgi esmu pētījis un, argumentētu viedokļu dēļ es nonācu pie kaut kā, pie kā es pieturēšos. Es zinu, ka ir dažādas metodas, dažādi likumi, ko citi ievēro. Mans nebūs 100% pareizais priekš kāda, ja? Bet tā būs sērija, šī sērija ir par manu recepti, un ja kādam patiks, vai gribēs pamēģināt, droši var pamēģināt un izdarīt secinājumus. Aizmirst pateikt, man gaļa tomēr marinādē nostāvēja, viņi pateikšu, kaut kur ap 16 stundām, 17, lai gan īstenībā cilvēki tur vairākas diennakts. Cik es esmu pagaidām mēģinājis, man ar to 1 dieniņu pietiek, jo gaļai garša ir piesātināta, un neesmu sajūts, ka kaut kas trūkst. Es, protams, kādreiz pamēģināšu arī paturēt tās 3 dienas un pastīties, kas tur sanāks, bet, šī receptē mana gaļa tieši konkrēti marinējās apmēram 16 stundas, jo es nevaru arī noturēties, es gribu, tā kā uztaisīt un parādīt, kas man sanāks. Kamēr kūpinātavu kūpinās, padalīšos ar zināšanām, kādas esmu atradis internetā saistībā ar tauku pannu un ar to gaļas vējošanu tas ir saistīts. Tātad cilvēki iesaka un citi arī lej ūdeni pannā, lai pēc tam vieglāk taukus nomazgāt, kas tek no gaļas. Bet kas ir realitāte? Tas es vienkārši padalīšos, es nesaku, ka tas 100% pareizi. Tad, kad tu vējo gaļu, tavs uzdevums ir, lai viņa būtu pilnīgi sausa, kūpinot. Sausums vajadzīgs tāpēc, lai viņa nepaliek melna. Un tad, kad tu pannā lej ūdeni, lielā temperatūrā, ūdens sāk garot. Un sanāk, ka tā vējošana ir palaista kā vējā, jo ir baigais mitrums kūpinātavā. Un vēl viens aplams pieņēmums ir mērcēt tos. Es šobrīd kurināšanu un kūpināšanu malku, bet ir tāds kūpinātavs, kur liek tās šķēmbas, es aizmirstu, kā viņas saucās, tās mazos gabaliņus, un viņus mērcē. Izrādās, tas arī nav pareizi, jo tas ir atkal mitrums.
tad viss kūpināšanas process ir jāveic ar sausu malku, lai tava gaļa nepaliek melnā nokrāsā. Un, ja es vēl pareizi sapratu un nekļūdos, tas melnums un viss, kas tas ir veidojis, viņš vēl piedod to rūgtumu gaļai, kas it kā nav pareizi, ka gaļa ir rūgta. Tāpēc iesim cauri tā, kā es esmu sapratis un pamācījies, ja? Un pasīsimies, kādā krāsā mana gaļa būs, kad es pabeigšu. Noteikti pēc šī video es gribētu, lai arī cilvēki, kas kūpina jau tur gadiem, vai arī ir iesācēji, droši dalaties ar savām domām, pārdomām, ar ieteikumiem. Es noteikti neko, es domāju, tādā ziņā arī kritika viņa būs laba, jo es godīgi saku, es neesmu nekāds super pieredzējušies. Principā es ar skatītājiem sarunāju, ka es to cūciņu kūpināšu ar viņiem tā kā pirmo reizi. Vienkārši par kūpināšanu esmu ļoti daudz interesējis, jo man agrāk bija tāda riktīgi sliktas kvalitātes kūpinātavu, un es jau ar to slikto kūpinātavu biju visu kaut ko mēģinājis. Abas kūpinātavi ir diena pret nakti. Tie reāli savādāks rezultāts, viegli turēt temperatūru, un salīdzinoši viegli, ja, ar to, kas man bija iepriekš. Tāpēc es pieļauju, ka man tie kūpinājumi daļ tām iepriekšējām mazajiem mēģinājumiem un pieredzītas jau sanāk labāk nekā, ja cilvēks to darītu pilnīgi no nulles un pirmo reizi. Tāpēc es jau varu salīdzināt, tad, kad es skatos kādu cilvēku, kurš dod padomus, kā darīt, es jau redzu, kad viņš varbūt bišķiņ kaut ko nepareizi saka priekš manis tieši, ja, konkrēti. Un kad kāds cilvēks tiešām kaut ko labi iesaka. Un runājot par kūpinātājiem, es pieņemsim tagad savu cūku pirku pa 6,50 € kilogramā, kas, manuprāt, ir diezgan augsta cena. Bet es viņu biju notestējis to gaļu, un viņa tiešām ir laba. Es zinu, ka var no lauksaimniekiem lētāk nopirkt arī labu gaļu. Un tāpēc es dažreiz aizdomājos, tie, kas ir tādi mazie kūpinātāji, kad man liekas, ka ir ļoti grūts bizness, jo pirmkārt, pirktspēja, man liekas, ir slikta cilvēkiem, un otrkārt, baigais darbs viņu nokūpināt. Jo tie, kas veikalos, plauktos stāv tā gaļa, es tā saprotu rūpnieciski tur kaut kā kūpināts, ka tas ir vispār pavisam kaut kas savādāks, vispār nestāv blakus tam, ko mēs, kad paši savās mājās kūpinam. Tur ir gaļas kvalitāte atšķirās, ir garši, viss. Veikala gaļai, ja tā ir taisnība, viņi kaut kā to kūpināšanas efektu panāk pavisam savādāk, kaut kādiem tur. Labi, es pat nezinu to pareizo tehnoloģiju, bet katrā ziņā nešķitā. Ar īstu malciņu, ugunskuriņu, man liekas, ir visforšākais efekts. Par malku. Tātad es teicu, ka jāizmanto ir sausa malka. Mans kūpinājums šodien būs no augšņa malkas ar plūmju koku sajaukts mazliet. Un padalīšos, ko es vēl biju izlasījis, dabūjis to informāciju. Pats dūms un tā kūpinājuma aromāts no koka ir kūpināšanas process tikai pirmajās 15 minūtēs. Pēc tām 15 minūtēm notiek vienkārši gaļas termoapstrāde. Tad noteiktās stundas, tu uzturi grādus, lai gaļa pilnībā nogatavojās. Runājot vēl par marinādi, ja jūs pamanījāt, marinādē nav etiķa klāt. Principā ļoti vienkārši marināde, sāls, pipari, laurlapas un cukurs. Un ķiploki. Rekur uz galda var redzēt, kad ir slapšs. Marināde ir tecējusi lejā. Tad es paņēmu vēl ar salvetītēm bišķiņu pasusināju un vēl ar šo vēdeklīti pasusināju, tāpēc, kad es nevaru tik ilgi gaidīt. Man liekas, ka jau stundu vairāk viņi te vējojās. Un kūpināt var tikpat ilgi kurinās, un es domāju, ka jāsāk kūpināt. Tāpēc tuliņās mūsu gaļiņu liksim iekšā. Mēģināju apsasināt no visām pusēm, protams, salvetīti. Tās pīles, ja, salvetēs arī labi uzsūcās. Un skatīsimies, kā mums ies uz priekšu un kā mums sanāks. Tātad kūpināšu es plānoju, ja. Es plānoju kūpināt aptuveni, es tā pieļauju, ap 5 stundām. Tātad pirmajās 15 minūtēs savs salksnis plus plūme, un pēc tam vienkārši uzturam grādus. Un jāatcerās, ka šis ir mans kūpinājums. Es viņu, principā, arī sev vēsturēs šo video gribu, jo es ļoti bieži aizmirstu visas sastāvdaļas, procesus, ilgumus, temperatūras. Un, ja man sanāks, tad varbūt kādam citam arī noderēs šis video.
Protams, ka es vēl mācos, jā. Un es pieļauju, ka katra mana nākamā kūpināšanas reize visdrīzāk sanāks labāk, jo es katru reizi piefiksēju, kur kas man bija nepareizi. Nu, it kā nepareizi, jā. Pagaidām ir ļoti garšīgi viss bijis pirms tam sanācis. Bļāviens ar vienu roku. Ui, liksim vienā no augstākajiem plauktiem. Šitā, bišķiņ tuvāk. Lai pēc tam noteikti ar kāru aci gribēsies apstīties kaut reizīt, kā tur izskatās. No panna jāieliek. Nu, un tad jāatliek ātri, viss jāver ciet un jāatbūna pareizā temperatūra. Īstenībā jau nedrīkst šitā te tik ilgi turēt tās durvis vaļā, ar vienu roku filmēt. Vienkārši man šobrīd nav neviens, kas var palīdzēt nofilmēt, jā, to daļu. Drīz Diāna atbrauks, bet viņas vēl nav. Un mēs jau nosatām temperatūru līdz 60 grādiem. Mums jādabūna apakaļ 90 grādu robežās. Es zinu, ka vēl var darīt tā, ka pirmās minūtītes uz 100 grādiem patur arī, lai uzvelk tādu koriņu. Un starp citu par tiem dūmiem es aizmirstu pateikt, ko es lasīju pamatojumu. Kāpēc pirmajās 15 minūtēs tu dabūni to dūma efektu, pēc tam viņš varbūt vairs nav tik svarīgs. Jo gaļa pirmajās 15 minūtēs dabūna garoziņu. Un pēc tam, caur to garoziņu vairs tik ļoti labi tas dūms neiet cauri. Tā kā teorijā tev vienkārši jāuztur temperatūru. Nevis jāmēģina visu laiku dūmot. Drošība pirmajā vietā, tāpēc atlikušo kūpināšanas procesu izmantošu karstumu izturīgo cimtu, lai virinātu krāsniņas to temperatūras regulātoru, lai pirksts neapdedzinātu. Agrāk, kad man cimda nebija, es vienmēr ar kociņu daudzīt, bet ar kociņu negribās daudzīt. Tagad var forši ar cimdiņu hops, un viss būs labi. Bļāviens virs 80 grādi. Davai, jādzen augšā. Īstenībā man tas sākuma daļā ir diezgan grūti uzturēt to temperatūru. Tāpēc, ja man ir bišķiņ paaugs, es paveru uz pussekundīti lielās durvis vaļā. Viņš tā kā visu laiku grib iet pāri simtnieciņam. Grūti noķert sākumā. Un vēl esmu izdarījis secinājums, kad noteikti ļoti svarīgi, lai kūpinātava būtu siltināta. Jo tad, kad ir rudenīgāks laiks, tad esot, cik esmu dzirdējis, ļoti grūti noturēt temperatūru. Pirmās 2 stundas ir garām. Es domāju, gan jums, gan man ir ļoti interesanti, kā tur izstās. Tāpēc davai ātri paskatīsimies, kas tur notiek. Pilnīgi atvērsim. Izņemsim. Šādi gaļiņi izskatās pēc pirmajām 2 stundiņām. Vai ilgi neturēsim vaļā? Aiziet. Vispār šo nav ieteicams darīt, bet dēļ video mēs to izdarīsim. Ir pagājuši 3 stundas, vai fiks paskatāmies, kā izskatās gaļiņa pēc 3 stundiņām. Par no apakšu var kaut ko redzēt. Labi, viss liekam apakaļ. Vispārībā visam kūpināšanas procesam teorijā nevajadzētu iejaukties, ja tu pareizi ievēro temperatūras, izmanto tā kā pareizi malku. Ir tāda opcija, kuru es nekad vēl neesmu mēģinājis, ka tu gaļā iedur tādu, es nezinu, kā viņš pareizi saucās, bet ar viņu mēra ēdienam temperatūru. Un principā gaļa skaitās gatava, tikko temperatūra sasniedz gaļas vidū, laikam 70 grādi. Tādas arī bija lasījis. Jā, ko tu gribēji pateikt? Marks iesita televizoru. Marks iesita pa televizoru? Jā, stipri. Tuņās iesim pastīties. Vispārībā es tā padomāju, man tie krūtiņas gabali nemaz tik lieli nav. Mēs pēc 3 stundas apstījāmies, viņi jau diezgan manā skatījumā smuki izskatās, jā. Un es pat sāku apdomāt tādu opciju, ka varbūt tomēr 4 stundas kūpināt. Pieņemsim, ka šī sērija nav 100% pareizi, jā, pagatavošana kūpinājumam, jā, tāpēc, kad es jau teicu, es mācos. Un viss notiek, es domāju, arī tiem, kas skatās kūpini, jums taču viss caur pieredziet pareizi. Un man ir tāda aizdoma, ka laikam vajadzēs tikai 4 stundas kūpināt. Tuliņās pēc pusstundas būs 4 stundas pagājušas, es vēlreiz apskatīšos un tad pieņemšu galējo lēmumu. Super, super! Tieši kūpināšana tuvojās uz beigām, jā? Un man neatkarīgais eksperts brauks, ievērtēs manu kūpinājumu tuliņās.
Tad es te pusdienu viens pats biju, kā sakās. Un vispārībā es kūpinu, un man rīktīgi ēst gribās. Es atbraucu no Rīgas, un nevienu ēdienu līdzi nepaņemot, izņemot to gaļu, tāpēc, ka mēs bijām reiķinājušies, ka sieva atbrauks ātrāk. Un sieva atbrauc, un kaut ko mums paēst atved 100%. Pareizi. Ēst gribās. Domaši. Viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc es gribētu arī bišķiņ ātrāk pamēģināt noņemt kūpinājumu, es ticu, ka viņš būs garšīgs, otrs tuņ būs tumšs un nevarēs redzēt to svaigo krāsu, kāda ir, kad nokūpina. Vai viņš ir zeltains, vai viņš ir melns. Iesim tuņ ievērtēt. Jā, mēs ātri uzēdam, visi badā. Mans kameramans ir atbraucis, vismaz man palīdzēs pāri 4 stundām, 4 stundas kaut kura puse kūpinājāt. Te viens mīnus uz video tomēr notika. Es kamēr parunājos ar sievu, es nenovaktēju tās pēdējās 10 minūtes un aizgāju uz 120 grādiem. Klāt? Nav. Nu, katrā ziņā paskatās, kas ir sanācis. Nē, nu izstās jau garšīgi. Nē, es gribēju parādīt, ka var zeltainu uztaisīt. Tā ir tā pašapliecināšanās. Labi, tur dažas minūtītes bija 120, bet es domāju, ka tas cerams neiztraucēs. Žēl, ka tumšs. Varbūt tās nevar pareizi gaismu atrādīt, ja? Nav, kā izstāsts, kam es jau nezinu. Pļāviens, paņem resti rokā. Nu šādi te izskatās tātad, jā? Nu izskatās tāda zeltaina, labi, vai ne? Karsta. Kas mēs tikko paēdām, es tev vēl teicu, es negribu tik daudz, viņš man lika ēst, un tagad beigās ko? Nu neko, tu viņu mēģināsim. Mēs tikai 3 gabalus nopirkām, jā? Jā. Par šito tik daudz nav, Nu 20 eiro izmaksāja, jā, es teicu, ka 6,50 centrāla tirgu maksā gaļa. Es zinu, ka gan jau no lauku, nu, kur lauksaimnieki tie, es nezinu, kā pareizi saucās, fermeri, vai kas, Aujinieki. kas audzē dzīvniekus, jā. Un augarība tad Lopkopi. Jā, nu, protams, ka viņai vajag ļaut tagad nostāvēt atzist, jā, tur un pēc tam ledski pielikt, lai viņi tur savēlkās, bet, nu, protams, ka mēs uzmēģināsim pirmo testu, kā mums tas sanāca. Nu, tie gabaliņi izstās ļoti gardi. Nu, pamēģināsim krūtiņu, kas ir bez kaula. Nu jā. Jūs to vočkā. Es kļūdījos, pārbaudīju tikko taimeri, kūpinājās tieši 4 stundas. Cik vajadzēja? Plānoju sākumā, pašā sākumā 5, bet es padomāju, ka varētu būt, ka tomēr 4 pietiks. Zin kā, ar mēģinājumiem caur pieredzi es atradīšu to īsto laiku, jā? Bet tev jau katru reizi nebūs vienāda gaļa vēl. Nu jā, bet plus mīnus jau es kaut ko saprotu, ko es daru. Nu, es, protams, neesmu. Nu, es vainīgi, ka viņš neesmu. Nu, pasties izstās jau labi. Šāds peķīts, ja. Šo ribiņu gan negribās griezt to pagaidām. Nu, nevajag. Pēc tam. Nu, testēsim. Nu, davai. Kostu. Tu pirmais. Lots sajauja. Gan jau īstais verdikts, kad ir atdzisusi, bet pēc pirmajiem iespaidiem, nu, ļoti garšīgi. Skalā no 1 līdz 10. Par cik es mācos, nedrīkst likt 10 vēl, vai ne? Tad es ielikšu 10 ar kādu, pēc kaut kādu pusgadu man būs tāda pieredze, kas tad tur būs 12, 15? Jā. 10 plus. Nē, vai es ielikšu labāk kaut 8? Nu, vispār smuki, izskatās ļoti labi. Un garšo arī ļoti labi. Nāc, tu pamēģinās. Vēl es gribēju pateikt, ka marinādi točni pietiek. Nu, tādā ziņā, ka garšas ir labas. Pietika ar tām stundām. Manā izpratnē pietika marinēties. Jā. Kas tev būs? Tad trūkst šņabīts. Jā, rekurup maizīt.
Godīgi. Nevar saprast, izvērtāt 100% jāpād viss kabals, un tad tikai varēs izteikt. Es ļoti gribētu nogaršot īstenībā ar kauliņu. Rībiņu to. Lielu. Man liekas, ka bišķi jāpagaina, lai viņš vēl atdzēs. Jā, tā kā īstenībā viņa Viņš tā kā ļoti garšīgs, bet es ticu, ka tā kā viņš būs atdzēs. Viņš ievilksies, jā, viņš tagad ir tikko no krāsas, tāda jau it kā parasti nēd. Kā nēd, rekurēd? Rekurēd, jā. Labi, šeit mana tev, kur. Es nezinu. Vajag pagaidīt, kamēr atdzesīs. Es esmu dzirdējis nostāsts leģendas, ka tie, kas kūpina, ka viņiem parasti nesanāk to visu daudzumu, ko viņi tikko nokūpināja, ka viņi ieliek tur un atdzesēties, jā, un kad ir tieši tik, cik uzkūpināja, jo tad pirmajā pēc kūpinājuma jau vakarā vai, dienā, nezinu, uzreiz jau kaut kādu gabalu noēd. Bet es domāju, ka tā arī ir, jā. Tā vai uz video sagriezīsim ribiņu ar vienu, pofīgi. Vajag tādu hitro griezienu uztaisīt. Es redzu tā ribu. Es palaidīšu šidā pa diagonālīt. Mums taču skatītājiem jāievērtē, kā izskatās vidiņā. No. Viņš jau kūp. Jā, viņš karsts. Un vidū ir jābūt tiem 70 grādu. Domāju, kāds ir tagad skatīties šo video un arī gribētu pagaršot. Es nevaru iedomāties, tāpēc, kad es esmu šī pusē video. Es uzreiz jums varu pateikt, veikalā tā negaršo. Veikalā tāds šausmīgi stiprs marināts tāds. Es pateikšu godīgi. Bļāviet, es negribu jūs kārdināt sev, bet teikt tā, ka tu tā kā, es tagad griešu kaut ko te rādu, man pa īstam siekals mutē tā iekšā. Domāju, es neko nedarīšu, rektēji kauliņš pie kauliņa, jau te iekodēs, vienkārši pagaršu. Tur ir kauliņš, es nezinu, vienkārši to gaļiņu nokodēs un pagaršu, ko tā kā tev liekas. Vai labā? Žufā iet bombēji kaut kādā. Arī tāpat? Bet es tā vēlreiz atkārtoju, ka šņabīts trūkst. Marināts gurķīts. Šņabīts un marināts gurķīts? Nē, izskatās tiešām ļoti labi, bet es saprotu, ka īstenībā es apzinos, ka vajag, lai viņi atdziest, ievelkās, un tad jau ir tas patiesais īstums. Pēc es nevaru nomierināties. Tad ņemat par labu, tāda ir mana recepte, tāds ir mans mēģinājums. Es neizslēdzu iespēju, ka pēc gada vai pusgada es taisīšu vēlreiz kādu video un sanāks varbūt vēl 10 reizes labāk nekā tagad. Es nezinu, kā uz video izstāsts dzīvējā ir tiešām garšīgi. Bet vajag sagaidīt rītdien, lai ievelkās. Miera vispār nekāda nav ģimenē, ja? Diana tomēr apstiprināja, ka ir ļoti laba recepte izdevusies. Ir ļoti garšīgi. Tāpēc uz video teicu, ka nē. Nē, es tev vienkārši saku, pasties, kā cilvēks strādāja. Pilnīgi gatavs šancēt naktī, ja? Ar nazīti griezt. Ar žoku. Jā, tā kā principā droši var izmantot šo recepti. Pēc gramiem pareizi, viss ir kārtībā. Pēc garšām, es domāju. Un pēc stundām arī kūpināšanas. Mēs vēl eksperimentēsim, un es mēģināšu mainīt arī kādreiz ilgumu, vai ātrāk, mazāk vai vairāk kūpināt grādus. Es domāju, ka to ideālo cilvēks garšu atrod pats sev pēc pieredzes. Ja jūs, pieņemsim, pirmo reizi pamēģināsiet pēc šīs receptes, jums tur kaut kas nepatiks, jūs mēģināsiet kaut ko pamainīt, pielikt, noņemt, un tādā veidā jūs atradīsiet savu īsto garšu. Manas sievai es trāpīju uzreiz īstajā garšā. Tomēr izdomājām nofilmēt no rītiņa, kad gaļiņa jau ir ievilkusies. Un pastīties, kā viņi izskatās un garšo, kad viņi jau ir atdzisus. Kur daļiņu tu gribi uzmaizīts? To, ko tu tur rokās. Peķīču tam. Nē. Tas ļoti labi. Davai, ar rupmaizīti. Tests. Gājiet no rītiņa. Ir savādāk nekā vakar, kad bija karsti no kūpinātavas. Jā, es teicu, ka garšīgāk. Ir garšīgāk? Tādu var ieteikt cilvēkiem? Jā. Jā? Tad lūk, šādi tad izstās. Gaļiņa no rīta. Šāda izskata. Ievilkusies, garšīga, tāpēc
droši pats noteikti nākotnē pats savu recepti izmantošu, tāpēc, ka, kā jau teicu, es ļoti bieži aizmirstu, kādas sastāvdaļas, cik daudz un cik ilgi, un kādas stundas, cik daudz, un kādos grādos es kaut ko turēju. Tā kā, viss, var nospiest laiku, atstāt kādu komentāru un tiekamies kādā citā video, Super! Ņem, ņem, ņem!